labajiem startiem un iesākumā vārds sacensību organizatoriem un Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Ingai Bērziņai. Labvakar! Mēs vēlreiz varam pateikt visiem tiešām lielu paldies, visiem sportistiem, dalībniekiem par piedalīšanos. Īstenībā par to prieku, ko jūs sagādājāt kuldīgniekiem, ļoti daudziem skatītājiem. Mums tiešām prieks, ka bija tik daudz skatītāju, kur varbūt mēs pat necerējām. Es domāju, tas lielā mērā arī pateicoties Inetas dalībai un arī visiem pārējiem. Paldies arī visiem organizatoriem un visiem mūsu atbalstītājiem. Jāsaka, mums ir arī ļoti daudz sponsoru, kas tiešām labprāt atbalstīja, gan vietējie uzņēmēji, gan arī ne tikai vietējie. Tas arī mums ir gandarījums, ka vieglatlētikas sacensībām ir atbalsts un kā mūsu menedžera pielietojums. Jā, un pats svarīgākais ir, ka nākošajā gadā atkal mums būs sacensības. Un vēl viena lieta, ko man gribas pateikt, mums notiek starptautiskais pusmaratons, un pusmaratonā mums ir varētu teikt, kā tāds pusmaratona pakladnes. Mums ir Jeļena Prokopčuka, kas piedalīsies ar visus gadus. Un tagad mēs Katrīnas kausas esam sākuši ar Inetas piedalīšanos. Un es nezinu, mēs jau varam tā kā aizrunāt jau uz priekšu. Jo savādāk mums domas deputāts uzdev jautājumu, kāpēc Katrīnas kausas vai Katrīna bija sportiste. Es nezinu, vai Katrīna bija sportiste, bet es saprotu, ka sievietēm ir liela teikšana šajā pasākumā, lai viss notiktu labi. Tā, paldies, ka vēlreiz visiem. Tad vārds Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentam. Jā, labvakar visiem vēlreiz. Un gribu apsveikt visu ar ziemas vieglatlētikas sezonas sākumu. Un bez šaubām sākums ir ļoti fantastisks. Jāsaka tā, pēdējo gadu krāšņākie mači, kādi vispār ir notikuši vieglatlētikā. Paldies Kuldīgai, ka viņi tik mēstarīgi to ir paveikuši. Paldies Inetai. Bez šaubām, bez Inetas šie mači būtu, teiksim, varbūt nebūtu tik krāšņi. Un mēs tiešām ceram, ka Inetai būs arī gribēšana braukt nākošgad, atbalstīt gan sacensības, gan savus līdzjutējus, lai viņi varētu Inetu arī redzēt, kā saka, tūplānā. Šobrīd paldies liels visiem organizatoriem. Jāsaka paldies arī presei un žurnālistiem, jo, kā paši žurnālisti saka, viņus jau no Rīgas nekur nevar aizvilkt tālāk. Ja? Tad jāsaka tā, ka šī ir tā reize, kad viņi ir vēlā vakara stundā šeit preses konferencē un Kuldīgā. Ja? Tā kā paldies Kuldīgai. Vairāk darbu šo sacensību organizēšanā bija Kuldīgas novada sporta skolai un vārds Ilzei Stukulai. Labvakar. Ko es jums teikšu, jūs visi redzējāt gala rezultātu. Centāmies, lai sportistiem ir priekš, jo, kā zināt, sacensības mēs rīkojam vairāk sportistu dēļ. Pārējie visi tomēr ir pakārtot. Tā kā mēs ceram arī uz nākošu gadu, kad mums viss izdosies tikpat jauki. Paldies visiem! Un tad ir žurnālisti jautājumi sportistiem un organizatoriem. Tad jau noteikti, lai Ineta pastāst, ka apmierināt ar sacensībām manēžā bija šeit iepriekš bijusi? Es varu runāt bez mikrofona, ja? Jā, protams, var dzirdēt. Man arī jāpateicās visiem, kas organizēja un vispār uzbūvēja šo jauko manēžu. Es jau teicu, ka man ir tiešām liels prieks uzsākt savu sezonu, ziemas sezonu tieši Latvijā ar atbalstītājiem, ar līdzjutējiem. Bet es domāju, ka es tomēr pārspīlētu manu lomu šeit, jo piedalīs arī vairāki Latvijas jaunie vieglatlēti, mūsu nākotnes cerības, kas ir arī ļoti svarīgi un jauki ir redzēt, ka mums tādi ir. Un vieglatlēti, kas tradīcijas turpinās. Un es tiešām ceru, ka šīs sacensības būs ļoti labs sākums šī gada vieglatlētikā vispār. Un arī šīs sacensības es ceru, ka sāks labo tradīciju un mēs varēsim piedalīties un sākt savu sezonu arī šeit katru gadu. Bet, ja es prasat tieši pa manu startu, mans mērķis bija izpildīt kvalifikācijas normu Eiropas čempionātām ir 13.70 vai ne 3 solikšanā, ko vieglatlētikas federācija ir uzstādījusi šodien. Un nedaudz pietrūka, bet es varētu teikt, ka jūs šodien redzējāt tādu marinēto gaļu, jā, vēl šašliks tikai gatavošanas procesā un beigās, cerams, ka martā, jā, jau viņš uzcepsies un viss sanāks. Tā kā varbūt gribējās nedaudz tālāk, bet man treneris ir teicis, kad es braucu uz šejienu, ka 13.50 būs labs sākums un galvenais ir palikt veselīgi un vispār atcerēties, kā tas ir lekt tālumu telpās.
To es arī paveicu, veselīgi esmu, un es domāju, ka tas būs labs sākums, sezonas sākums. Varbūt treneris var kaut ko vairāk pateikt, viņš tomēr ir redzējis mani lecot jaunības dienās, var kaut ko piebilst, es nezinu. Nu, ko pateikt? Pirmkārt, es gribu pateikt, paldies Lundniekiem, ka vispār mums atjaunājas sacensības, starptautiskas sacensības varbūt. Tas dos mēs par stimulu arī šitam sacensībam uzaicināt vispār plaši labu sportistu vispār saimē, un tad tie mači varbūt atgriezties kādreiz mūsu vēsturē, kad man bija tie mači. Tā kā Malači Kuldzeniki vispār turpināja tālāk un lai jums veicas. Nu, Ineta šodien es teikšu tā, ka viņa patiešām jau nav vēl gatava sezonu, tas ir tikai pirmie mači pēc viņa treniņus, kas aplidinājumies vēl gandrīz kā neveica, ir tikai vispārēja sagatavošana un gatavošana. Tā kā viņa ir labi treneri, tagad labi apstākļi, tā kā cerēsim, ka būs arī tie rezultāti, uz ko mēs cerējam. Inedriks, kāda ir trīsolas stāvu sāk vienām pie sirds? Man ļoti patīk trīsolas, bet tad, kad man sanāk lecieni, es lieku, kad jums sanāk labs raksts, jūs jūtaties, kā man patīk žurnālistika, vai ne? Tas pats man ir ar trīsoli. Bet es tiešām pagaidām negribu liekt tālumā. Es domāju, ka es atstāšu to uz vasaras sezonu. Varbūt iedalīšos pāris sacensībās arī tālikšanā. Bet trīsolis man pašlaik ir tāds veids, tāda disciplīna, ar ko es varētu atslēgties ar tālumu, bet tajā pašā laikā uzturēt sevi formā, jā, un gatavoties vasarā. Paldies. Kā Jānis apmierināts ar startu? Nav sacensības pārāk agri, tā teikt, gada sākumā. Es varētu teikt to, ka es biju patīkami pārsteigts saņemt zvanu ar uzaicinājumu šādām sacensībām, kas man varbūt pārsteidz nedaudz nesagatavot, bet es biju priecīgs, ka vispār mums Latvijā kaut kas šāds notiek. Un es arī pievienojos pārējiem ar cerībām, ka tas turpināsies nākotnē, un ka mēs nākošu gadu tiksimies un runāsim vēlreiz, tikai būs vēl daudz citu talantīgi klāt mums. Tāpēc varbūt tas rezultāts nebija tāds, es arī vēl esmu marinātājs gabals, bet cerams, ka ar katrām sacensībām būs arī labāk. Un nākuši, kad es zinājuši, ka būs tāds sacensības bišķi kādāk, es arī būšu gatavs bišķi labāk. Bet, vienmēr būs labāk, tā kā es apmierinās ziņas vēl kļūdas tagad vairāk un būs pie kā piestrādāt. Dmitrijs šķiet vienīgais divkārtējais čempions šajās sacensībās. No sākuma gribu arī pievienoties visiem teiktajiem, ka paldies jums par tādām sacensībām. Tiešām prieks, ka vienīgais varētu nākotnē, varbūt tas sacensības nedaudz vēlāk, tad arī sanāk uzrādīt labākus rezultātus. Kā un Inetas šāšlīgs mans arī jau pagaidām nav gatavs. 3 šāšlīgi nebūs labs bankets beigās. Pagaidām tikai marinējas. Bet tā, protams, es nevarēju palaist garām tādu iespēju nostartēt tādā labā manēžā 200 metru aplis, cik mēs zinām Rīga, Latvijā kopumā tādas iespējas nav daudz kur. Arī ļoti laba publika un tā visi atbalsta un tiešām prieks, ka atnāc un redzi tik daudz skatītāju un uzreiz un skriet gribās un trenēties un motivācija parādās un viss kas, tāpēc tiešām prieks. Jās. Bija jau nedaudz bail, ka es to sniegu ieraudzīju, vai cilvēki vispār gribēs iziet no mājām, bet, paldies viņiem, ka viņi atnāc tiešām pārvarēja grūtības visas. Galvenais sniegt ir. Galvenais sniegt. Redziet, paldies tad jums. Bet viņš noklausījās jūs un tagad sāks marinēt šašliku, lai vasarā būtu šašlika kausi, jo tad viss būs gatavs un viss labi notiks.
redziet uzmanīgai jābūt. Tagad tiešām nosauks kaut kāds sacensības, tad mums jāskaidro, kāpēc šāšļums ir. Jā, tā frāze ilgi paliks. Kamēr rezultātus neuzrādīs, šāšļums. Tagad reklamēt jau 9 minūšu marinātu. Es domāju, tagad ne pa turistiem, bet pa šāšļikiem varēs sākties. Tie 9 minūtes tas uz vienu lecienu. Ine, tev retāk redz, tomēr, Dafušā likam no 6. gada, 7. gada bildi. Kad tev ir kāds plāns šogad, kad vēl kādreiz Latvijā startēs? Ja būtu sacensības, es labprāt piedalītos, jo startautiskajā līmenī 3 solikšanas sacensībās telpās nav nemaz tik daudz, un es izmantošu visas iespējas, ja es nolemšu tomēr piedalīties Eiropas čempionātā un izpildīšu vispārējos normatīvu. Tad es arī labprāt lektu, tā kā varbūt vēl kāda pilsēta. Yes, kur zinu, Kudīgs pēdās un Rīgos sacensības, bet diemžēl laikam manēžas jau nav. 3 soli Rīgā varbūt. Paplis būtās. Bet gribās jau, lai tieši svētki visai vieglatlēti, ka ne tikai 3 solikšanā, kā varbūt tomēr kāds uzņemsies uzbūvēt vēl vienu manēžu kaut kur. Pagaidām nemaz nezinu, vai startēs Eiropas čempionātā. Jā, es pildu normatīvas, bet viss liecina par to, ka tuvākajā laikā 27. janvārī es piedalīšos sacensībās Vācijā 3 solikšanā, tad arī tur varbūt es varētu to normatīvu izpildīt. Un, ja veselība ļaus un būs kaut kāds cerības aizvert pāri 14 metriem, to treneris jau ļoti labi redzēs februārī, es domāju, jo viņš ir pieredzējis 3 solikšanā. Tad mēs arī pieņemsim to lēmumu. Bet es domāju, ka es piedalīšos. Ine, tu daudz braukā pa pasauli, vai tagad gan pēc lielā sasnieguma, vai pirms tam tu esi bieži sastapus latviešu līdzjutējus citu zemi stadionos, kas kliedz un karogu mājumu saka leci vai? Ir tādi cilvēki, bet vēl vairāk latvieši raksta, atrod manu e-mailu vai caur draugiem kaut kā ārzemnieki tieši. Un ir gan hipnozes man raksta, ka tev šitais jālasa pirms jārunā pirms starta ļoti daudz cilvēki. Latvieši tieši, man liekas, kuri dzīvo ārzemēs, viņi novēlē savu dēlaudziņu par latvieti un tādas lietas, kuras tiešām viņiem ir laikam sāpīgas. Mēs kā mājas tautas pārstāvi dzīvojam pa visu pasaulē, tīpaši tur viņi to izjūt, laikam, cik maz mēs esam. Tāds vairāk nevis pat sportiski arī novēlējumi, bet vispār cilvēkam gribās to latvieti tuvāk kaut kā pie sevis. Ja kāds zina, kas tur trenējas Amerikā, tad viņi uzreiz tur mēģina vai nu telefonu atrast, lai sazinātu, aprunāties vai nu uzrakstīt kaut ko. To es jūtu, jā, ka vairāk un vairāk latvieši visā pasaulē grib iziet uz kontaktēties. Latvieši komunicē. Jā, Tu jau esi komunikābli, tev patīk noteikti. Vai man patīk? Es domāju, ja kuram cilvēkam patiktu, ja tev kaut kāds patīkams vārdus atsūta cilvēks no citas pasaules malas vai tavā, kas saprot, pa ko iet runa, jā, kas piedzimis Latvijā vai kas ir pats latvietis. Tas ir vienmēr patīkami, jo cilvēki atbalsta nevis tikai to labāko vēl. Vēl par sacensībām būtu pajautāt. Vai izmēģinājāt mūsu manēžu sevi un kāds ir jūs vērtējums? Kāds ir? Man ļoti patika skreceliņš. Es domāju, ka arī meitenes, viņas šeit nav un Laumundrīvo ir teikusi, kur ir tālicēja, viņa ir teikusi, ka ļoti labs ir skreceliņš arī tālikšanai. Vienīgais man bija 3. mēģinājuma atgadījums, ka bija nedaudz ciets un nebija uzrakts. Bet tas ir pirmās sacensības, tāpēc es domāju, ka priekš pirmām sacensībām viss ir gājis ļoti labi un man ļoti patīk piedalīties šajās sacensībās. Par skriešanu tas celiņš arī nav nekādas vainas. Man patīk skriet. Un atspēra laba arī un nekādu problēmu. Pateikt, labs celiņš jau ir labs celiņš, tad jau grūti to piedot. Ko vairāk teikt? Viņš tagad domā, ko pateikt. Labi, ka nav jāmelo, ko var teikt taisnību un jā. Tā, grūti
spriest pēc personiskās pieredzes, man kaut kā kulīgām parasti īsti neveicās tam rezultātu sasniegt. Bet... Tev nepaveiksmi prasa. Tāpēc varbūt tas tā celiņ tā. Jo viņš ir ļoti atspērīgs. Es varētu vainot kaut kādu dēlīti priekš sevis, bet celiņš man patīk, jo es kādreiz tas skrēju arī un priekš skriešanas, man liekas, ļoti forši. Varbūt vīrieši ir daudz savādāk nekā citās manēžās, kas tiek vairāk standardizētas, bet es domāju, tev var izskriet augstus rezultātus un sasniegt augstus rezultātus visās disciplīnās. Es domāju, Inet, viens, tas tāda ideja priekšlikums, ja tu saki, ka tu labprāt Latvijā vēl vairāk lektu trīssoli un kuldīznieki ir tādi mīļi, kas ir gatavi rīkot sacensības. Piemēram, Raimonds Pauls pirms savu koncertu